Gulbenes stacijā šaursliežu bānītī iekāpj pasažieri. Lai gan to nav daudz, tomēr bānītis vēl joprojām kalpo kā sabiedriskais transports un pēdējā laikā arvien aktīvāk kā turisma objekts, jo šobrīd šī ir vienīgā regulāri kursējošā šaursliežu dzelzceļa līnija Baltijas valstīs. Iedzīvotāji savu dzīvi nespētu iedomāties bez bānīša. Bānītis jau bija arī jūsu jaunībā? Jā, toreiz jau viņš gāja bieži un lēti un varējām braukt, bet tagad jau reti. Bet ir, labi, ka ir. Patīkami nav visi trolejbusi, autobusi, tas jau ir pierasts. Tas kaut kas jauns, patīkams, mierīgi sēdi, atpūties, apskati dabu. Mēnesī kādas 2 reizes. Tāpēc, ka ir lētāk sanāk un ar autobusu nepatīk. Bāni tomēr ir ekskluzīvāk. Bānītis kursē katru dienu 2 reisos no Gulbenes uz Alūksni un atpakaļ. Bānīša sliežu garums ir 44 km. Maršrutā ir 9 pieturas punkti. Šobrīd Bānītis kļuvis par populāru turisma objektu, ar kuru labprāt dodas izbraucienos iedzīvotāji gan no visas Latvijas, gan ārzemēm. Viņam tā ir, kas saka, romantika jau no vienas puses. Viņam tāda nav, par cik viņam tas ir pirmā redzēšana tāda. Viņam tas ir kā izklaide vienmēr sakot. Kas cilvēks visvairāk pārsteidz? Viņam tas izmēri, varētu teikt tā, vai ne? Tas, ka viņš nav pieredzis pie platsliežu un šeit tāds mazs, viss tāds miniatūrā veidā, tas kaut kā savādāks tomēr, kā neredzēts. Braukušas dažādas ārzemnieku delegācijas, ministriju delegācijas augstas atbrauc no ārzemēm, kas izbrauca Bānīti un priecājas par to, ka viņš brauc un slavē, tad saka malači, ka jūs esat saglabājuši. Tomēr Bānītis bez papildus valsts dotācijas nespētu pastāvēt. Šobrīd, pateicoties, teiksim, tā satiksmes ministrijai un autotransporta direkcijai, mēs esam finansēti kā sabiedriskais transports, jā, bet bez šīs dotācijas, bez finansējuma būtu ļoti grūti. Jā. Protams, ka Anglijā un citās valstīs tādi dzelzceļi, viņi it kā sevi atpelna, jā, taču tur biļete, teiksim, par tādu 33 km braucienu nav 2,40, kā tas ir pie mums. Jā, uz turieni tas ir kaut kāda 10-15 mārciņas. Tad iedomājamies, teiksim, lai mēs paprasītu no cilvēkiem kādi, teiksim, 10 lati pa braucienu, jā, cik būs spējīgi to samaksāt. Šogad Gulbenes Alūksnes Bānītis svin 110. jubileju. Ir jāpieliek visas pūles, lai Bānītis ikdienas kursētu vēl arī turpmāk. Kā jums šķiet, ka pēc 10 gadiem arī būs Bānītis? Es domāju, ka noteikti jābūt. Tomēr tas kā ir kā kultūra vēsturiskais un viņš ir jāsaglabā obligāti. Vienīgais Baltijā tomēr tā kā cerēsim uz to labāko. Tas ir pienākums saglabāt. Obligāti jāsaglabā pienākums, jā. Valsts pienākums tas būtu to darīt un palīdzēt mums. Par godu 110. jubilejas gaddienai Bānītī visas vasaras garumā būs dažādi svētku pasākumi. Viens no tuvākajiem līgošana Papardes stacijā.